Labdien! Mani sauc Sandis Panga. Es strādāju Latvijas valsts robežsardzē, pārstāvu projektu vadības nodaļu. Vairāk kā 10 gadus jau esmu projektu vadītājs dažādos projektos. Es un mani kolēģi esam atbildīgi par dažādu finanšu instrumentu meklēšanu, projektu pieteikumu gatavošanu, pieteikumu iesniegšanu, aizstāvēšanu, donoru priekšā, projektu īstenošanu un, protams, esam atbildīgi par visu darbu, kas saistīts ar projektu kontrolēm, projektu pārbaudēm. Esam īstenojuši jau vairākus projektus gan ar Ukrainu, gan arī ar Moldovu. Ar Moldovu esam vairāk īstenojuši projektus, jo tie ir saistīti ar kinoloģiju, un kinoloģija tā ir tā joma, kas tiek pozitīvāk vērtēta, skatīta un atbalstīta. Tad sadarbība ar attiecīgām valstīm notiek pamatojoties uz noslēgtiem sadarbības plāniem un izejot no šiem plāniem un tiekoties ar kolēģiem, mēs redzam viņu vajadzības, viņu ieinteresētība vienā vai otrā jautājumā, kurā mēs varētu sniegt savu ieguldījumu, un tad tiek pieņemts lēmums palīdzēt kolēģiem attiecīgi ar tiem resursiem un tām zināšanām, kuras ir Latvijas valsts robežsardzes rīcībā. Kā jau es minēju, tad galvenās jomas tā mums ir kinoloģija, viltotie dokumenti, aprīkojums un peldošo līdzekļu joma un aviācijas joma. Un, kā jau es minēju, tad Moldova mums ir tā, kurai mēs esam gan īstenojuši projektus kinoloģijas jomā, gan arī šobrīd mums ir projekts, kura ietvaros mēs sniegsim atbalstu kuteru izmantošanas jomā, tā skaitā arī dāvināsim kuterus, dāvināsim arī aprīkojumu, kas saistīts ar kinoloģiem, kucēnus dāvināsim un, protams, arī organizēsim dažādu veidu apmācības Moldovas kolēģiem. Protams, ka mēs sagaidām to, ka mūsu rezultāti sniegs ieguldījumu, mūsu darbs nesīs augļus un Moldovas robežpolicija, piemēram, strādās efektīvāk, kļūs modernāka, rezultāti būs pozitīvāki un mazāk, nelegālo migrantu nokļūs Eiropas Savienībā, mazāk nelegālo migrantu nokļūs līdz Latvijai. Sagaidām to, ka labāk, lai viņi strādā tur, sekmīgāk, tādējādi mums būs mazāk apdraudējumu šeit Latvijā uz vietas. Ir jābūt skaidrai vīzijai par to, ko jūsu iestāde grib īstenot vienā vai otrā projektā. Protams, ka nekādā gadījumā nevajag baidīties no šāda veida projektiem, jo tie nes tikai un vienīgi iegūmus gan iestādē, gan arī otrai pusei. Latvijas platforma attīstības sadarbībai, jeb LAPAS, apvieno 44 biedrības un nodibinājumus. Jau 20 gadus mēs kopā radām drošāku un ilgtspējīgāku pasauli, sadarbojoties lokālā, nacionālā un globālā līmenī. Viens no LAPAS darbības virzieniem ir attīstības sadarbība, jeb globālās partnerības. Latvijas prioritāte ir Ukraina, Gruzija un Moldova, kā arī Centrālā Āzija un mazāk attīstītās valstis Āfrikas reģionā. Šī sadarbība balstās uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem, veidojot taisnīgāku un iekļaujošāku kopīgo nākotni.